Sveicināti visi līdzcilvēki, tie, kuri nav man sen redzējuši, un tie, kuri man nav redzējuši skolā ļoti sen. Sveicināti. Es to gribēju uztaisīt vidīgs tāpēc, jo šī te būs viena atkal kārtējā sērija no videoklipiem, kas sauc no dīvāna, jā. Šis te dīvāns, man liekas, ka ir ļoti pazīstams. Es atvainojos par šajā sākumā. Man balss bišķiņa aizsmakus ciet, tāpēc, jo es visu dienu strādāju tādā nelielā caurvējā vai ārā, un tāpēc man ir tāda zirgaina balss, jā. Lai vai kā, man iet ok, kā jūs redzat, esmu vēl normāls, un labi normāls es nekad neesmu bijis, jā, bet dzīves nu es esmu, jā. Šodien man ir 3. brīvdiena kopš 13. marta. Tie cilvēki, ar kuriem es pavadīju šīs te 2 iepriekšējās brīvdienas, zin, kā es viņus pavadīju. Jā. Ko es gribu pateikt? Nu, pagaidām vēl aizvien es strādāju pie Ego Mēdijas DD005 projekta. Realizācijas un veidošanas, var cikot, esmu DIT. Daru pienākumus ietilpt, nesāt monitors, uzstādīt viņus, sēdēt pie datoru un ierakstīt kameras kartes, tā kā cietajos diskos. Ļoti interesanti. Bet nē, darbs man patīk ļoti, un tas kolektīvs un tā atmosfēra vienmēr ir stilīgi un foršāk nekā kāds no malas var iedomāties. Jā. Tātad 3. brīvdiena. Ir super, izņemot tas, ka pats esmu apslims nedaudz, un tas bija sūkā. Visu dienu tagad klausos Metalliku, To The Never, un, jā, nu, diploma darba updates ir tāds, ka toreiz es filmēju to tur Latvijas Sporta muzejā iekšā, sapratu to, ka iespējams nāksies kaut ko savādāk dzīvē darīt, tas ir, nu, iespējams īrēt sliedi un tādā garā priekš šiem te pasākumiem, jo, nu jā, nu, izstās vienkārši šausmīgi, nu, bez nekāda profesionāla piesakījuma. Un skola jau arī nepalīdzēja tajā ziņā, kad viņi, nu, neiedeva šo te gaismas komplektu man, kurš ir domāts, var sakot, audzēkņiem, pieņemsim, 4. kursam, tiem, kur taisa diplomu darbu. Sūdīgi, nu, bet, nu, ok, sadzīvošu to. Es nezinu, nu, katru reizi, katrā šajā vidā es solu tā kā uztaisīt jaunās ērnī, vai ir iespējams sērijas un tā. Es turpināšu to darīt, nu solīt, jā, jo pagājuši kopš iepriekšējā sērija kaut kur 4 gadi, ja es nemaldu. Drīz varētu uztaisīt tā kā jubilejas atceres šovu, kur es atgriežos vienkārši un taisīšu, tad varbūt vienreiz mēnesī, tā kā bija iepriekš domāts vienreiz pa nedēļu. Es ceru, ka jūs vispār man dzirdat un tā, jo es nevaru pabļaut vienkārši. Tas bija, es bļauju, tikko. Labi, 3 minūtes no jūras dzīves ir iztērēts, tāpēc kaut kad tiekamies atkal šajā te kamerā.